klāsts mums ir diezgan plašs. Nu, principā vietas vairāk nav placī. Klausās par komisijas automašīnām, varat sākt jau vest savas mašīnas, nodot komisijā pie mums, mēs viņus liksim čupā. Tad, kad saliksim tās plāksnes, būs jaunais laukums šeit, tad mēs viņus sāksim tirgot. Pagaidām mēs viņus krājam. Runā Es varētu kaut ko pastāstīt par kemperiem, bet mans vārds nav Māris. Tur būs jātaisa atsevišķi video. Tā kā ir autobusi, ir komerc kaut kas bišķīt, ir pasažieru busiņi, ir arī kemperi, jā, kemperi ir vēl tur ir noslēpti. Ja kāds nopirk šo AMG Mercedesu, dāvanās smaržiņu. Šis, starp citu, vakar bija zinātāji un teica, ka ir vienīgais AMG dīzeļa izpausmē. Ja, tā arī ir, viņa saražot tikai 1000 eksemplāru vispār pasaulē. Es saku, ka 2000. 1000. ChatGPT paprasa. Es saku, ka 2000. ChatGPT dirš. Pasaki ChatGPT, kad tu zini, ka ir 1000, un viņš pateiks, nu jā, es kļūdījos. Piedod, draugs, es kļūdījos. Piedod, draugs, tev ir taisnība. Drīzumā. Vienīgā problēma, ka viņi saprat, ka baigi, nekas tur labs nesanāca viņiem, un tāpēc viņi pārtrauc ražot. Bet viens no 1000. Lētāks vairs viņš nebūs nekad. Drīzumā šitas XC90 būs satīrīts un pieejams. Hibrīdi mums ir ļoti lielā klāstā. Un BMW rinda. BMW arī nāk vēl kaut kas klāt. Ir gan elektro, gan hibrīdi. Šitais ir jāatzīmē kā ļoti dārgs un ļoti labi saglabājies eksemplārs. Praktiski kā jauna mašīna, 14,000 nobraukums. Es teiktu, ka dārgākais iespējams Golf Plus SS, bet arī labākais. Ja tava māma grib Golf Plus, Automāts, starp citu. tomāts, jā, tad šitāds mums ir pieejams labāk. Es domāju, tu pat Vācijā neatradīsi, vai ne? Vācijā viņi beigušies jau ir.